ja? Lūdzu. Labrīt! Šodien ir mūsu meitiņas otrā vārda diena, un mums ir daudz dažādi plāni šodien. Kaut kā salikās tā, ka tās svinības mums būs tādas maziņas, bet visas dienas garumā. Tagad pulkstens ir kaut kur 8, ap 9 atbrauks mana mamma, un mēs pasvinēsim te ar kūciņu, un vienkārši pasēdēsim, iziesim noteikti dārzā parotaļāties. Pēc tam 12. Emiņai jāiet ir uz diendusu, un kad viņa pamodīsies ap 2:30 aptuveni, mēs brauksim uz Augustiņu istabu ar Roberta māsu arī, un ļausim viņai te parotaļāties tur, jo viņai ļoti, ļoti tur patīk. Un jā, es jūtu brīžiem, ka viņai mājās ir tā kā mazliet garlaicīgi, tāpēc mēs mēģinām kaut kur izbraukt, un tad jā, Augustiņu istaba, protams, ir super vieta, kur maziem paspēlēties. Un tad mēs tiekamies tur ar Roberta māsu uz kafiju un uz rotaļām. Un tad ap 5 mēs dosimies uz kafejnīcu Vanaga Ligsta. Mēs tur nesen bijām ar vīru aizbraukuši, un tur bija tā ļoti, ļoti smuki, un tur ir arī tāds diezgan paliels bērnu laukumiņš. Un jā, tad tur mēs satiksimies ar manu tēti un varbūt ar Roberta vecākiem. Es vēl īsti nezinu, vai viņi tiks. Bet, nu jā, tāda pavisam maza pasvinēšana. Mēs bijām domājuši varbūt brīvdienās kaut ko darīt, jo šodien ir otra diena, bet beigās tieši sestdien ir gada tirgus, un, ja jūs zinat, mēs katru gadu braucam uz gada tirgu jau gadiem, un mums ļoti, ļoti tur patīk, un es zinu, ka arī Emiņai patiks, jo tur ir gan dažādas lietas, ko vērot, kā, nu, kaut kādu pasākumu priekšnesumu vai kas, bet viņai arī vienkārši patīk pūļi un cilvēki, lai arī viņai ir patiesībā ļoti, ļoti bailīgas jau vairāk kārtas minējusi. Tad, ja tieši ir kontaktā ar viņu kāds svešs cilvēks, piemēram, vai dažreiz pat savējais, ko viņi ir retāk satikusi. Bet tad, kad ir lieli pūļi, kas vienkārši viņai nepievērš uzmanību, viņai ļoti patīk. Viņa varētu, man liekas, stundām sēdēt ratos un braukāt apkārt un vērot visus cilvēkus un visiem māt un smaidīt. Un tā kā, tas ļoti forši, un es zinu, ka viņai patiks arī gada tirgu. Nu, es ļoti ceru. Un, jā, tur gan mēs dosimies, es domāju, jau no paša rīta, un tad dienas varbūt viņa būs ratos vai kā, bet to jau tad skatīsimies. Bet jā, šodien mēs pamodāmies pulkstens 6:15 pēc kārtējās nogulētās nakts, kas ja man būtu pirms nedēļas jau pateikuši, ka es kaut ko tādu teikšu, es būtu domājis, ka tas ir pilnīgs muļķības, bet jā, Emiņa nogulēja visu nakti, aizgāja gulēt 9, pamodās 6:15. Man gan tas ir bišķiņ par agru. Mēs it kā varējām iet un viņai vēl pateikt, lai viņu vēl pačuč, bet kaut kā likās, ka negribās riskēt ar to, ka bija tik laba nakts, un viņa nogulēja visu nakti, un tad arī cēlāmies augšā tajos 6. Tā kā, jā, bet toties es pati aizgāju gulēt ap 10, nogulēju līdz 6, tā kā salīdzinoši ar to, kā bija, ka mēs cēlāmies ik pēc 2 stundām vai stundas, tad šis ir vienkārši brīnišķīgs, esmu izgulējusies un viss ir super. Tā kā tagad gaidam manu mammu un sāksim mazās vārda dienas svinības. Vārda dienas Peppa Pig? Apgūt lomu. Es esmu lielais ļaunais vilks. Uzsēties, nesmieties.
dārza papildinājums būs mums. Priekšā tad putniņš uzbūvē līkstu. Kā smaržo, nāk pasmaržo. Domēnosim arī mūsu putnu barotavu. Spāri aizlidoja. I'm going with you and I will get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Visa Augustiņa istabē viņai vienai pašai. Jā, tāda ekstra. Parotaļājāmies Augustiņa istabā. Mēs bijām gandrīz visu laiku vienu pašu, un beigās bija vēl viens bērniņš. Tagad viņa mums aizmiga un dodamies uz kafejnīcu. Kur tu ej? Tur tētis ir, vari aiziet pie tēta. Kurpēm, ja? Kafē. Trusīte ar prieku veido. Tā ir aitiņa Sūzija un lapsiņa. Tikko atbraucām mājās no Vanagalīgstas. Tur ir ļoti foršs bērnu laukumiņš, bet es neteiktu, ka bija pats garšīgākais ēdiens un ļoti dārgi likās. Mēs kopā samaksājām diezgan daudz. Priekš tā, ka mēs bijām tikai 4 pieaugušie un 3 bērni. Bet jā, tā vārda diena ir pagājis gandrīz. Tagad iesim ārā, mazliet vēl padzīvosimies un tad jau jāiet čučēt mazajiem. Ārā! Ārā! Čin, čin! Mācās. Piesprāja pie sāla būdas un... Gascētiņa uz kūtiņu, lai teliņu midzināt. Ergīni jūdziņa, manai jūdziņa. Varam braukt. Šodien dodamies uz gada tirgu. Esam sapucējušies. Viņai ļoti smags kostīmiņš. Braucam tagad pēc manas mammas. Un jā, šis būs mūsu daudzais jau, nezinu, kurais gads gada tirgu, bet viņai 2.
Nākamais plāns tas karuselīts. Bet vai Emmai patiks? 50-50. Wow, super! Sirdziņ, princesi! Pusstundu nevarējām izvēlēties, kuru adīto mantiņu, lai nopērk Emmiņai. Nonācām pie pelītes, jo viņai pašai patika. To jau, jā. Lai slabu dienu. Tā ir pele pīpī. Čin. Un padzeramies. Tā. Pabīdīt. Emma, ko tu ēd? Kartupelīšus. Kur ir Rome? Zinu, ka būs bums. Tap, ja? Kas tas ir? Papīrīts, paldies, Zalīt. Tas miltiņas. Tap. Tērps nākamam gadam būs šādi te kleitiņi. Ļoti skaisti. Man ļoti patīk roķīši. Piesēju tagad zālītē un mēs nopirkām manam tētim šodien dzimšanas dienā foršu dāvanu. Es parādīšu, ka būsim mājās. Nopirkām, kā es rādīju Emmiņai nākamam gadam, gadu tirgumu tērpiņu un vairākas arī grāmatiņas. Arī visu mājās parādīšu. Jā, Emma guļ, Roberts aizgāja ratiem pastaigāt un man mamma tur kaut kur ļoti tālu stāv rindā pēc saldējumu. Kaut kur tur. Tā kā atpūtīsimies. Emocī, kā tev patika? Tā, iedevu meitiņai grāmatiņas, lai pašķirsta. Taisīšu ātro gada tirgus haulu. Patiesībā šogad mēs neko tik daudz nesapirkām. Pašās beigās, ejot ārā, mēs paņēmām, man mamma nopirka šādus divus cepumiņus Emmiņai ar bumbieru, rabarberi, apelsīni un āboli un burkāni. Un tie ir bez cukuru, tā kā tādi cepumiņi, kraukšķīši, ko viņi var ēst kā sneku. Un mēs šodien brauksim ciemos pie mani tēta, es jau teicu, man liekas, viņam šodien dzimšanas diena. Un es paņēmu kā tādu ciemu kukulī šādus te gurķu čipsus. Viņš teica, ka tur ir sāli un dillē, man liekas, varētu būt interesanti pagaršot. Es jau arī, man liekas, rādīju, Emmai nopirkām šo te pelīti. Man ir tāds plāns, ka varētu katru gadu viņai kādu adīto zvēriņu nopirkt. Tur mēs pagājušajā gadā viņai nopirkām tādu trusīti maziņu, tādu, kur viņa joprojām katru reizi mašīnā spēlējās. Un tieši tajā pašā vietiņā nejauši, bet mēs nopirkām arī šo te pelīti šogad. Tā kā tas ir jaunums. Tad pats pirmais mans pirkums bija, es ieraudzīju šādas te krūzītes. Man ļoti šī patika. Man patika gan forma, gan tās tā kā rudzu puķis, vai es nezinu, man ļoti patika. Un man likās priekš vasaras ļoti skaista krūze. Tā ir krūze, mammai, to nevar. To nevarēs Zalīt spēlēties. Emoci, atnes lūdzu mammai atpakaļ telefonu. Paldies! Es jau rādīju arī, ka nopirkām šis te kostīmiņš, kas viņai tagad mugurā arī ir pagājušajā gada tirgu pirkts, un tai pašā vietā mēs paņēmām arī jau priekš nākamā gada. Mēs paņēmām 92, tā kā man liekas, ka tas vajadzētu tik skaisti kleitiņi, vienkārši burvīgi. Un jā, abi divi, gan šis kostīmiņš, gan arī šī kleitiņa ir no lina. Un ražotājs ir mans Engels. Engels droši vien domāts. Tāds. Mēs nopirkām, šķiet, kādas 4 grāmatiņas. 5. Ātri iziešu cauri, jo Emma viņas gribēs. Šādu te ar rūķīšiem, rūķības saucās. Šādu te, kas aug parkā. Mums ir šāda, kas aug mežā, mums ļoti patīk, bet šī te mums teica, ka vairāk vispār nebūs, un mēs tur bija pēdējās 3. Vispār. Vairs nekur nepārdosies. Tā kā mēs paņēmām šo. Tad 2 šādas te grāmatiņas vēl. Tur ar tādu lukturīti.
būtu redzēt aizmugurē. Tā kā izgaismo zvēriņus. Šeit ar zvēriņiem un šeit ar putniņiem. Varbūt Emiņa vēl drusciņi par mazu tām, bet vēlāk, es domāju, viņai ļoti patiks. Un pēdējā grāmatiņa bija šāda te noticis sev, un kāpēc man viņa ļoti patīk, jo viņai tieši šobrīd ļoti aktuāli sliņķi. Viņai ir pašai tāds sliņķis, kas dzied un kustās, un tad viņai ir uz drēbītēm, kad ir sliņķi, tad viņai ļoti patīk. Un tu vari aiziet ar tēti paskatīties šito, ja? Piegāju pie Diāna Renžina ļoti skaistas kartiņas viņai bija. Man vispār patīk, ka dāvināt tādas īpašas kartiņas uz dzimšanas dienām vai... Nē, tas nevarēs labi, tās ir dāvana. Vai uz kādiem īpašiem notikumiem. Es paņēmu šādu te ar tējas krūzīti. Jūs jau zināt mani un mājīgos momentus man šī ļoti patika. Tā, šādu te. Un arī man īpašam cilvēciņam. Emija jau nometus uz zemes. CXLV sauc viņu mājaslapu. Pūce! Un man likās, manam tētim šodien dzimšanas dienu šī tiešām būs superīga dāvana. Un ja tie pārdevēji nebūtu ar mums sākuši runāt, es pat nezinātu, kas tas ir un noteikti neiedomātos tādu nopirkt, bet tur bija par dažādām pilsētām. Es paņēmu par Rīgu. Es neatceros, kuri tieši tie bija gadi, bet man liekas, ka 30. gadi. Un tā doma viņai ir, pēc mirkļa parādīšu, ka lejupielādē aplikāciju telefonā un tās bildes kļūst kustīgas. Tā kā skatoties caur telefonu, tur ir gan video, gan bildes ar Rīgu 30. man liekas, un pēc gados. Mēs tiek pie man teica, vienai viņa dzimšanas diena, tā kā droši vien, ka tiekamies jau nākamajā video. Čau!